Labdien visiem! Sarunu festivāls Lampa, otrā diena, spoguļtelts, bērnu sabiedrības spogulis. Un esiet sveicināti mūsu sarunā. Un sarunas sākumā es varu pateikt to, ka ļoti daudz speciālisti vecākiem bieži vien iesaka, ir svarīgi parūpēties par sevi, vai ne? Bieži vien dzirdēts teikums. Un ļoti bieži mēs dzirdam arī šo tēzi, vecākam pirmajam ir jāuzvelk gāzmaska, un pēc tam mēs uzvelkam tikai bērnam arī, ja, kas ir arī lidmašīnās. Bet jautājums ir, vai tas realitātē ir iespējams? Cik daudz vecāki patiesībā var parūpēties par sevi brīdī, kad ģimene ir nonākusi kādos krīzes apstākļos? Kas ir tās atbalsta iespējas, kas ir pieejamas un kas ir tas, ko mēs varam gan individuāli darīt, gan ar dažādām institūcijām, gan arī kā sabiedrība kopumā, lai sekmētu atbalstu vecākiem. Uz sarunu mēs esam aicinājuši 4 burvīgus dalībniekus, 5 patiesībā, 5, jā. Par 5. mēs arī izstāstīsim, nav tā, ka cilvēks kavējas, tas būs, es domāju, pārsteigums visiem arī. Jā, es sākšu sākumā ar Aivitu Putniņu, sociālais antropologs, arī pieredzējis cilvēks tēmās, kas skar ģimeni, dzimti, vardarbības novēršanu. Ja? Tālāk mums ir Marta Gēbele, Gintermuižas slimnīcas psihiatre, arī ar lielu pieredzi strādājot tieši ar izdegšanas tēmu vecākiem arī. Tad mums ir Agnese Igaune, SOS bērnu ciemata asociācijas ģimeņu stiprināšanas jomas vadītāja, un arī Kārlis Kārkliņš, tētis, audžetēvs un mācītājs. Jā. Un mums ir arī 5. krēsls, un šajā krēslā mēs aicināsim piedalīties jebkuram no jums. Būs atsevišķi brīži sarunā, tas nav tā, ka jebkurā brīdī var nākt, bet būs noteikti brīži, kad mēs aicināsim, ka jebkurš no jums var nākt apsēsties šajā krēslā un padalīties ar savu stāstu. Un tiešām tas var būt arī personisks stāsts par to, kā jūs esat piedzīvojuši krīzi un kāds atbalsts jums ir palīdzējis. Vai arī jūs esat bijis cilvēks no malas un jūs esat kādam palīdzējis. Un tas viss ir par to, lai mēs atrastu veidus, kā mēs varam stiprināt, kā mēs varam atbalstīt. Ja? Bet tas, ar kā es gribētu sākt sarunu, ir mazliet uzreiz ar jūsu iesaisti. Un, ja jūs varat atvērt slaveno aplikāciju, šobrīd visiem gan jau zināma, ir slido.com un ievadīt kodu 6363. 6363. Un tur būs pirmais jautājums, ko es arī pēc tam jautāšu sarunas dalībniekiem. Jā, pirmais jautājums ir, kas ir krīzes, ar kurām jūs esat saskārušies kā vecāki? Ja jūs esat vecāki, tad kas ir tās krīzes, ar kurām jūs esat saskārušies? Ja jūs vēl neesat vecāki, tad kas ir tās krīzes, ko jūs piedzīvojat apkārt esošie vecāki, ar kurām saskarās? Ja, lai mēs mazliet redzam, kā tas ir tās krīzes, par ko mēs runājam un par kas te parādīsies. Ja? Kas ir tās krīzes, ar kurām esat saskārušies? Tātad kods ir 6363. Tā, pagaidām gaidām atbildes. Alkoholismas. Nerunāšana par problēmām. Izdegšana, balansa atrašana starp ģimeni un darbu, attiecību ar dzīvesbiedru krīze, bērna pusauģu gadu periods kā krīze, laika trūkums, bērns atkārtoti veids pretlikumīgas darbības un nelīdz ne terapijas, ne laiks kopā, ne stingras robežas, brīvā laika trūkums, nespēja pieņemt laulības šķiršanos, bērna smaga slimība un invaliditāte, bērnu emocijas, bērnu zaudēšana grūtniecības laikā, fiziskā vardarbība. Lasot šīs atbildes, iekšēji pārņem mazliet tādas 3, jo man liekas, mēs sēžam šeit auditorijā, salīdzinoši smaidīgi, priecīgi, bet patiesībā ļoti daudzi šeit jau ir piedzīvojuši krīzes, vai ne? Jā, es laikam uzreiz gribētu prasīt jums, kas ir tas, kā jūs saprotat, kas ir krīze, ko mēs varam saukt par krīzi? Labi, sākšu es. Minētās krīzes jau ir visas krīzes, kuras jau jūs šeit nosaucāt, un tāpat mums ir katram savu personīgā kāda krīze, tur bērnu ienākšana ģimenē arī var būt krīze, arī ko pati esmu noteikti piedzīvojis, jo neesmu tikai profesionāli, bet arī esmu gan mamma, gan dzīves biedri savam vīram, tā kā mums visā dzīves laika posmā mēs ejam cauri arī dažādām tādām krīzēm. Noteikti arī būtiskākā krīze ir mūsdienās tomēr šī te profesionālās darbības un privātās dzīves savietojamība, bet
šīs dienas sarunā šeit iezīmēs ļoti tādas smagas un dziļas krīzes jau, kas ir, bet, manuprāt, varbūt arī vajadzētu parunāt par tādu sākotnēju un preventīvu atbalstu, lai mēs līdz šīm dziļajām krīzēm varbūt nenonāktu. Varbūt tas arī būtu šīs dienas mūsu telts viens no jautājumiem. Jā, paldies, Agnes. Varbūt uzreiz tev jautāšu, kā SOS bērnu ciemata pārstāvei, kas ir krīzes, ar kurām vecāki parasti dodās pie tevis? Mēs varam arī nosaukt mūsu tās krīzes. Mūsu vecākiem ir dažādas un dažādos posmos. Ja tas sarežģītākais un smagākais gals, protams, ir sociālā riska ģimenes, kuras jau nonāk no sociālā dienesta mums ar nosūtījumiem, kurā tiešām ir jau daudz no jūsu nosauktajām problēmām un vēl. Un tās problēmas ir visas kopā, ne tikai viena no šīm nosauktajām problēmām. Tā kā tāds smagais gals, un kur tiešām ir nepieciešami jau speciālistu un arī man, diemžēl, jāsaka arī institūciju iesaistē, lai netiktu pārkāptas bērni interesi un bērni varētu augt drošībā un mīlestībā labā ģimenē, kā būtu pareizi skaistāk teikt varbūt. Tās ir vienas tās ģimenēm, protams, ir ģimenes, kurām arī jau ir pārtraukts šīs aprūpes tiesības un bērni ir mūsu aprūpē. Arī ar tām ģimenēm mēs saskaramies un strādājam, lai nodrošinātu šo te saskarsmi bērnam arī, lai nebūtu tā, ka viņš ir nācis no nekurienes, bet ka viņam ir vecāki, kuri jau mūsu bērniem pārsvarā daudziem ir dzīvi vecāki. Tad vēl viena grupa ir, kuru mēs tomēr neuzskatām kā krīzi, bet vēlamies mazināt šo krīzi, ir jaunās ģimenes, kur nodrošinām pakalpojumu jaunām ģimenēm, kur PEP-māmas sniedz informatīvu, emocionālu atbalstu tikko, kad bērniņš ir ienācis ģimenē. Tas ir tā ar mērķi, lai nenonāktu šajās smagajās grūtībās un problēmās, kurās jūs jau daudz nosaucāt attiecībā gan ar bērnu, gan arī pāri savstarpējās attiecībās. Paldies! Mēs bijām sazvanījušies ar Martu pirms sarunas, un man arī pašai bija toreiz, kad mēs runājām, es nezinu, Marta, vai tu jūti, bet man tā bija diezgan emocionāla saruna. Un es Martai prasīju, kā tas nākas, ka daudz vecāki, kas griežas pie tevis, ir nonākuši šajā izdegšanā un krīzes stadijā. Vai tu atceries toreiz, ko tu man minēji, vai varbūt tagad vari padalīties? Jā, tas krīzes definīcija īstenībā ļoti sarežģīta ir kaut kur nodefinēt to, bet tās, kā jau tu mini, ir emocijas. Vai tā ir saplīsusi kurpe vai tuvinieka zaudējums, jebkurā mirklī tās būs emocijas. Jautājums ir, cik ilgi un cik smagas. Tā krīzē, kad nonāk, tā ir milzīga bezpalīdzības sajūta. Un tā var piemeklēt negaidīti. Un tad, kad viņi nonāk jau līdz manīm, tur ir vai nu nonāk jau bērni, kas ir bijuši bezpalīdzības šajā sajūtā un visā emociju muģeklī, vai arī vecāki, vai arī vecāks, ar kuru es runāju, kura bērns tur ir nonācis. Un tajā mirklī emocijas ir visiem, viņas ir dažādas un kaut kādā veidā ar viņām ir jātiek galā, un tad krīze, kā tikt no tās krīzes ārā, ir tikt galā ar to bezpalīdzības sajūtu. Un īstenībā pats vienkāršākais, kas palīdz, ir zināt, kad ir kāds, kas atbalsta. Un ieraudzīt to, ka blakus ir kāds, kas var sniegt to atbalstu. Bet jāsaka, tas ir ļoti sarežģīti. Tajā momentā, kad ir tās klapītes, kad tu neredzi neko, tu esi vienkārši tajās milzīgajās emocijās. Un tad tāds drošs plecs vai arī roka, kas uzliek uz pleca un saka, ka es tepatās esmu un viss būs labi. Jā, paldies par to atbalstu un ko darīt. Mēs vēl noteikti runāsim. Pie šīs arī pieķeršos. Marta, es vēl gribēju arī prasīt, arī, man liekas, no tā, ko arī dalībnieki iesūtīja, ir dažāda veida krīzes. Gan ir tās, kas notiek tagad un tūlīt, tā ir pēkšņa krīze, kas ir varbūt slimība, darba zaudējums, tuvinieka zaudējums. Un tad ir tādas ilglaicīgās krīzes. Vai ir kaut kā viņas atšķirās, vai ir kaut kas, kā cilvēki viņas piedzīvo atšķirīgi? Ja krīze ir sākusies akūtāk, tad arī tās klapītes kaut kādā mirklī var būt pat dziļākas. Vismaz tas, ko es esmu ievērojusi, jo tas ir negaidītāk. Ja tā krīzē iešūpojās tā lēni, bet tas ceļš ārā ir arī ilgāks. Jo pierod un vairs nezinu, kas ir labi. Un tā ir tāda traka situācija. Aivit, man tev ir jautājums kā sociālajam antropologam. Cik viegli mums ir sabiedrībā runāt par krīzēm?
Es domāju, ka nav diezko viegli. Man liekas, ka tikai Covid laikā visiem sāk stāstīt, ka patiesībā mūsu ekonomikas lejupslīde ir iespēja un krīze ir iespēja. Un par to runāja ārkārtīgi pozitīvi. Bet droši vien tādā brīdī, kad iestājas tā bezizēja, tad ir ārkārtīgi grūti kaut ko darīt. Un es atceros savulaik ar savus bērnu ciematiem, mēs domājam par to, kā izstrādāt un kurā vietā varētu Latvijā ielikt tādu agrīnās brīdināšanas sistēmu, kur mēs saprotam, ka tās lietas tikko sākas un tikko tās sākas, kamēr tas vēl ārkārtīgi mazs, mēs par to neatpazīstam, negribam redzēt un ignorējam, kā mēs to varam pamanīt. Un mēs nonācām pie programmas bērndārziem un tāda kā testiņa, kur bērndārza audzinātājs, auklītes, vērojot bērnu un abas divas aizpildot par bērnu vienkārši jautājumus un tad pēc tāda luksafora principa redzēt, vai ir jāsāk runāt par kādu problēmu vai nē. Bet izstrādājām mēs kopā to ar citiem speciālistiem. Mēs bijām divas antropoloģis un bija psihologi, bija sociālie darbinieki, kur bija ilgstoši strādājuši. Un viņi saka, bet jums jāatnāk tagad ar to testu, lai mums tas tests tagad ir. Un viņas pat pilnīgi palika dusmīgas, ka mēs to testu gribam izstrādāt kopā ar viņiem. Un tad pēkšņi nāca katarse, kā tas speciālistis, kurus ir strādājuši ar sociālā riska ģimenēm, tas ir tur no ārā, parasti tā krīze notiek. Un viena no viņām saka, bet paklau, man beidzot pieleca, ka tas attiecās uz mums, ka tā ir lieta, kas notiek mūsu attiecībās un ģimenēs katru dienu. Tāpēc, ka tev nav neviens tāds, drošs mirklis, ka tu esi ārā no jebkāda riska, Proti, nākošā mirklī tev var uznākt atkal kaut kāda spēja, dusma vai emocija. Un tas, kādā veidā tu proti to ārkārtīgi laicīgi pirmkārt pats pamanīt un mēģināt jau iejaukties ārkārtīgi preventīvi. Un ka tā nav ārkārtīgi slikta lieta, bet Latvijā tā ir problēma, ka mēs to būšanu par vecākiem uzskatām par tādu kā iedzīmtu ārkārtīgi dabisku lietu. Un, ja cilvēkiem nāk palīgā, es esmu slikts vecāks, kā viņi kaut ko tādu uzdrīkstās man pateikt. Un kas man likās fantastiski, ka tas ir arī pat speciālistiem, kur ārkārtīgi ilgus gadus strādājuši tajā jomā. Un tad, kad mēs atzīstam, ka tas var notikt ar katru no mums, ka tas nav nekas apkaunojošs, ka tā ir lieta, kas ir absolūti visiem, arī man. Es tieši iztēlojos, ja nāk klāt un pasaku šo, man liekas, ka jums vajadzīga, varbūt jums vajadzīga palīdzība. Kāda palīdzība, man viss ir kārtībā. Ne, vēl vairāk uzvalkās. Aivi, tagad tu minēji par to testu, man uzreiz bija tāds, interesanti. Un kādas tad ir tās pazīmes? Jo es domāju, ka daudziem klausītājiem arī varētu būt interesanti, vai man ir krīze, vai es esmu tuvu krīzē. Jo es pieļauju, ka tas nav tāds, tagad ir krīze un tagad nav krīze. Kas ir, es domāju, kurš no jums var varbūt padalīties, kas ir tās pirmie simptomi, par kuriem mēs jau varam teikt, sarkanais karoks, man ir jāsāk mazliet satraukties. Ja tā ļoti praktiski ņem, tad tas ir kaut kas, kad jūt, ka tās izmaiņas sākās. Fizioloģija, miegs, ēšana, saspringums, daudziem muguras sāpes aktualizējās, galvas sāpes. Kad tas fiziskais ķermenis vairs nenes tā kā iepriekš. Tas, man liekas, jau ir tāds liels sarkanais karoks. Okay. Varbūt ir ko vēl pakomentēt. Kārlis. Man jau kā vīrietim jāsaka, patiesībā man tāda viena no pēdējā laikā no lielākām krīzēm bija ārēji pamanāt cilvēki. Jo man liekas, tas ir kaut kāds posms, es kļūstu aizkaitinātāks, es kļūstu dusmīgāks, es neguļu un tas liekas tāds, tas tāds posms, tiksim cauri, atrisināsim, iziesim, vispār nedomā par to tādu. Un tad mans dēls tepat sēž vienā brīdī, viņš saka, tēti, tu daudz, tā kā tu dusmīgs esi daudz. Un tad tas bija tāds posms, kur es saku, kaut kas nav. Kaut kas nav jau ilgstoši īstenībā. Un nav viegli, ja tu neesi par to runājis, neesi par to domājis, nav viegli to atpazīt. Jo tas liekas, tā kā mēs runājam ar tevi, ar to jātiek galā, tā ir daļa no dzīves, taču pasties, cik cilvēkiem iet vēl sliktāk, ko es te vispār sūdzos. Ja? Man jātiek galā, es eju uz priekšu.
Un tad reizēm ir labi, kad ir apkārt kāds cilvēks, kas ļoti pateicīgs Dievam par savu dēlu, kurš vienā brīdī vienkārši var pateikt, tēti, Klau, kaut kas nav, jā, tādā savā valodā, un tad es kopā apsēdos ar sievu, saku, kaut kas nav, laikam jāsāk meklēt kaut kāds risinājums tam. Un cik svarīgi uztvert, vai ne? Un nevis nobliķēt, bet pieņemt, ka kaut kas varētu. Un, Kārli, tu esi auģu tēvs, un es prasīju, cik bērniem, Kārlim ir 3 savi bērni un 3 auģu bērni. Un būt par auģu vecāku, es pieļauju, tas arī nav nemaz tik viegli. Tas ir skaisti un brīnišķīgi, un tas nāk klāt ar dažādiem izaicinājumiem. Kas ir tas, ko tu esi piedzīvojis, kā tādus lielākos izaicinājumus, varbūt kaut kādus krīzes mirkļus kā auģu tēvs, vai kas ir tas, ko tu esi redzējis apkārt no citiem auģu vecākiem? Jā, tā minētā krīze īstenībā arī nāca, kā auģu tēvs. Es esmu auģu tēvs bijis 3 bērniem, nevienlaicīgi 3 mums, bet bija tā, kad mūsu pirmā auģu meita aizgāja, viņa bija kopā ar mums 2,5 gadus. Un mēs ar sievu pieņēmu lēmumu būt auģu vecāki, un galvā es kā vīrietis pieņēmu loģisku, mēs esam auģu ģimene, mēs neesam adoptētāji, tas bērniņš būs pie mums, viņš pēc tam aizies, es visu zinu, es visu saprotu, es ar visu tikšu galā. Tā kā racionāli visu izskaidrot, visu saplānot un viss būs labi. Un tad, kad tas bērniņš aiziet, racionāli es saprotu, viss ir labi, mēs tā plānojam, tā tam nejábūt, tā ir labi, viņi ir ar savu, teiksim, tā situācija ir laba, bet man iekšā ir salūst. Man iekšā emocijas saka pilnīgi kaut ko citu. Un tā man bija tāda jauna savu veidu situācija, kur es sapratu, es nevaru vienkārši racionāli no tās situācijas iziet ārā. Tas vairs nav vienkārši nevaru. Es tā jūtos. Es nevaru racionāli pateikt, sev jūties labāk, saņemies. Un tad pagāja kāds laiks, un nāca otrais auģu bērniņš iekšā, kas bija 2-gadīgs puika, kurš nenormāli, viņš neko nepareizi nedarīja, bet viņš vienkārši bija 2-gadīgs puika, aktīvs. Un es nevaru saprast, kāpēc man visu laiku sit korķus ārā. Man visu laiku kaitina, man visu laiku gribās viņu apsaukt, man visu laiku gribās viņam ierādīt vietu. Es domāju, kā tik neaudzināts bērns var būt. Un es tagad skatos, un es domāju, viņš bija pilnīgi normāls 2-gadīgs puika ar traumu. Ja visi bērni, kas ir ārpazīmētas aprūpē, nāk ar savu traumu. Un tas bija tas brīdis, kur man arī puika saka, tu visu laiku esi dusmīgs. Ja? Un es saprotu, es netieku ar sev galā. Un es esmu ļoti pateicīgs, ka mums kā auģu ģimenēm ir pieejama atbalsta centros, pieejama speciāls palīdzība, kur es arī kā mācītājs nekautrējos, saku, tas ir ārpus tā, ko es, teiksim, varu tikt galā ar savu teoloģisko izglītību vai kaut kādu savu pieredzi. Es eju pie speciālistiem, kuri man ir pieejami, un es mēģinu strādāt un saprast, kas notiek un ko es varu darīt. Un tā bija tāda. Kaut kāda tāds, ir dzīvē ir tie apgaismības mirkļi, jā, kur es saprotu. Un tas bija kaut kāds viens no tiem, un nav tā, kad es aizgāju, un pirmajā reizē tā kā, viss ir skaidrs. Ja. Es vēl atceros, man liekas, sievai pēc kādas 3. reizes teica, kas jau nemainās, priekš kam es tur eju. Un tā pēc kādas 5. reizes es sāku saprast, ok, ir kaut kādas rīcības algoritmi, ir kaut kādi instrumenti, ar kuriem es varu strādāt. Pēc 10. reizes jau es sāku justies ekipēts, jā, kaut kā ar sevi strādāt, sevi tik galā atpazīt kaut kādas situācijas. Un tas bija tāds kaut kādā ziņā modinātais zvans. Ir krīzes situācija, es viņu pieņemu, un es to uztveru, kā minēju, kā iespēju. Man tā ir iespēja augt, man tā ir iespēja izprast sevi, izprast kaut kādus notikumus, apstākļus, un strādāt un iegūt kaut kādus instrumentus. Bet tas nebija, es tādu forši stāstu. Aizgāju, tas bija tāds grūts posms un vispār atzīt, kad es ar kaut ko netieku galā un es neesmu kaut ko izdarījis pareizi. Un kur vēl to, ka nevis kāds speciāls, bet mans bērns man pamāca kaut kādā ziņā. Bet tā bija tāda svētīga pieredze. Jā, izklausās arī, ka tā krīze viņa kaut kā automātiski ieviet tādā upura lomā. Kāpēc tas notiek ar mani? Es ar to iespējams netikšu galā, kas tad būs, un ka ir grūti aiziet uz tādu atbildīgo, ka es tomēr varu saņemties un tikt galā ar to situāciju. Pirmais ir vilšanās. Es netieku galā. Tā ir tāda, sevišķi vīriešiem, man liekas, grūti pieņemt to, es kaut ko neesmu tomēr spējis izdarīt. Vai kā, un pēc tam ir tāds, tāda neziņa, tāds, gluži bezspēcība, bet tev ir jāprasa kādam palīdzību, tev ir pirmkārt jāatzīst, ka tas ceļš, es nabadzīņš vai kaut kā tā, tas bišķi tā kā dzen stūrī, un tā sabiedrība ir varbūt kaut kur tāda veidot, ka mēs esam tie, kas daram labu, mums ir jāspēj, mums ir jāvar, mums ir jāzina.
Un liekas, man kā arī kā mācītājiem atzīt, ka es kaut ko nezinu vai nespēju, un kā tas ir. Un tad liekas, kaut kur ir tā automātiski gribās paslēpties un teikt, tad es ieraujos un tā. Bet tas ir kaut kā pretdabiski kaut kur, jā. Jā, šis Kārli man atgādināja to jautājumu, par kuru es arī daudz domāju pirms šīs sarunas. Arī varbūt Aivita, Kārli, arī pārējie. Vai jums arī varbūt bijusi tā situācija, kad jums kāds pajautā, kā tev iet? Un tad jūs iekšēji domājat, ko man atbildēt viņam? Pateikt taisnību vai labāk saudzēt viņu? Jā, jo, ja es pateikšu taisnību, tad tas cilvēks nezinās, ko ar to visu darīt informāciju, ko es viņam tagad pasaku. Vai arī otrs, ka es pasaku, nē, man iet labi, bet tad es mazliet izliekos pats sev. Kā ir? Vai jūs pamanāt, ka ir viegli cilvēkiem pateikt godīgi, kā viņiem iet tajā brīdī, kad viņiem ir krīze? Vai biežāk tas tiek apslēpts? Manuprāt, biežāk tiemēr sabiedrībā ir, ka tas apslēpts, bet man nāk personīgi pašai tikai pēdējo, jāsaka, 2 gadu laikā, nopietni strādājot uz sevi, šobrīd man ir tāds uzskats, ja tu pajautāji, tad tā jau ir tava atbildība tikt ar to galā. Un kādas ir tās reakcijas? Dažādas. Jo tad, kad tiešām es biju krīzē un es teicu, kā es jūtos, tad tā. Bet tai pašā laikā es redzu izmisums tajā, bet es saku, ka turpinu to domu, kad man paliek vieglāk, ka tu to pajautā. Jo tiešām, tad, kad ir krīze un kāds tev pajautā, kā tu jūties, un ja tu godīgi vari atbildēt, kāda maza daļiņa jau ir bišķi nokritus nost, un tad jau var pajokot un pasmieties par to tālāk. Es pieļauju, ka otram cilvēkam, paldies Dievam, vēl kādam nav tik labi kā. Jā. Man uzreiz acu priekšā ir viens eiropietis vai amerikānis, kuram kāds austrumu eiropietis uz jautājumu, kā tev iet, viņš arī sāk stāstīt, kā viņam iet. Un tad cilvēki pamazām iemācās, ja viņi atbrauc te uz Latviju, tad šis nav tas jautājums, ko tu vari uzdot. Un tas ir ārkārtīgi paradoxāli, jo mums patīk stāstīt par to, kā mums iet, bet droši vien tā nelaime ir, ka cik dziļš tas stāsts ir. Un cik mēs ļoti pamanām, ka mēs ļoti ātri pamanām, kaut kas nav kārtībā ar citiem. Bet ir daudz grūtāk pamanīt to, ka kaut kas nav kārtībā ar mums. Un tā pašvērtības sajūta, un kāpēc mēs vispār arī tik ārkārtīgi iedziļināmies tajā un stāstam, kā mums iet. Un tas ir lielā mērā saistīts ar to pašvērtību, ka mums ir tāds pienākums viņu uzturēt un būt tādiem reprezentabliem un kā mūs tagad tie citi novērtēs. Jā, Aivita izņēma manas vārdus no mutes. Jā, es domāju arī par to, kā iet, ka tā ir taisnība, ka viens ir tas, ko mēs prasam uz āru vai sakām, bet otrs, cik bieži mēs paši sev krīzē pajautājam, kā man iet. Jo laikam uzdodot paši sev šo jautājumu, arī nāks ieskatīties tur, kur varbūt negribās ieskatīties. Un tās emocijas paliek daudz vairāk. Un vēl viens jautājums, ja mēs skatāmies arī tomēr no tādas profesionālās puses, tad mums tomēr ir jāspēj pašiem atpazīt, kad mēs vēl citam spējam palīdzēt. Ja? Mums ir jābūt kritiskiem arī pret to savu psihoemocionālo veselību un jābūt ir atpūtušiem, labi izgulējušiem, arī pozitīvi vērstiem un arī ar sevīm jāstrādā ar šīm grūtajām lietām, ko mēs nevienmēr vēlamies atzīt un arī vēršamies pēc palīdzības, kad mums tā ir nepieciešama. Un tad ir būtiski arī no kolēģu puses, no draugu puses, tomēr uzjautāt, kā tev iet. Un būt gatavam paklausīties tā drauga vai, kolēģa to stāstu, kā te tur īsti iet. Jā, man liekas, ka mums vajag vairāk normalizēt to, kad ir izaicinājumi, ka ir problēmas, ka nav tikai labi vai slikti vai ir ok, un tad mēs sākam stāstīt par darbu. Kā tev iet, tur darbā viss, vai šodien līst lietus. Ja? Mēs tā kā it kā to slikto noveļam uz to darbu vai līst lietu, bet normalizēt. Un man īstenībā bija tāds posms, kur man apkārt bija kolēģi, ko mēs bijām tādā mentoring programmā, kur bija tāda pirmā vide, varbūt, kurus vairāk uzdrošināju stāstīt, ka man neiet tik labi. Un patiesībā, kas bija tik interesanti, pēc tam bija tā atsauksme par to, ka paldies, tas bija tiek atsvaidzinoši. Ja tāpēc, ka mums izrādās katram neiet kaut kādās jomās, bet tā saruna par to vien jau ir mazliet terapija. Viņa jau mazliet palīdz. Un ja vēl ir kādam kāda ideja vai vienkārši kaut kāds tas plecs blakus, jau vairāk mēs normalizējam to, kad
ka mēs tiešām pastāstam, kā iet, nevis tā pārbraucam tam pāri. Jo vairāk mēs varam meklēt tos risinājumus. Tā. Jā. Es gribētu lēnām pāriet uz tēmu par to, ko mēs mazliet jau ievirzījām. Neviens tā krīze notiek. Mums ir daudz emociju, mums ir šī bezspēcība, ko mēs minējām, varbūt arī identitātes šaubas sāk parādīties, un tā pašsajūta tiešām krītas. Un tad ir jautājums, kāds atbalsts tajā brīdī ir nepieciešams. Ja? Un es arī aicināšu noteikti kādu no jums nākt brīvā krēsla vietā un padalīties vai nu par savu stāstu, kad jūs piedzīvojāt krīzi un kas jums tajā brīdī bija nepieciešams. Es zinu, ka varbūt ir tā sajūta, kā lai es tagad teju, es būšu tos skatos, bet tas, ko es tiešām aicinātu, ka iespējams, ka jūsu stāsts var palīdzēt vairākiem citiem cilvēkiem. Un tieši varbūt par to, kad jūs atpazināt, jā, man tajā brīdī patiesībā šī bija lieta nepieciešama. Ja? Pirms, kamēr jūs vēl domājat, es zinu, ka būs vajadzīga tā saņemšanās uzkāpt, es gribēju pastāstīt vienu stāstu un tad arī jums pajautāt, ko jūs ar to stāstu sadzirdējāt, kāds atbalstam cilvēkam bija nepieciešams. Pirms vairākiem gadiem strādāju sociālās rehabilitācijas un atbalsta programmā Palēciens, kur bija darbs ar jauniešiem, kuri ir riska grupā. Parasti viņi ir sociālo dienestu klienti. Un bija viens puika, kuram ir 15 gadi, mācās viņš 6. klasē, jau vairākus gadus palicis pēc kārtas. Un uz skolu viņš nāk uz 10, uz 11, ir konfliktējošas attiecības ar skolotājiem, ļoti bieži kaut ko aizmirst. Tad kā viņa mentors, es domāju, iešu runāties ar viņa mammu, paprasīšu, kas tur notiek un sākšu, kaut ko ieteikšu viņam kaut kādas lietas. Un aizēju uz to māju, un tas ir vienstabas dzīvoklis, kur viņš dzīvo, māma dzīvo kopā ar 3 bērniem, pa vidu vēl ir suns un kaķis. Toalete ir uz visu stāvu ir viena. Daudz ir ar alkohola pudelēm. Un, protams, esmu ievilkusi gaisu un jau tūlītās tur sākšu tai mammai stāstīt. Un vispār puika neiet uz skolu un viņš būtu jāmodina un tas un tas. Un tad tā mamma, Laumiņ, pagaidiet. Ziniet, es pati esmu augusi bērnamā. Es neesmu redzējis savus vecākus. Un pirms gada mums aizgāja tētis. Un es daru labāko, ko es varu šajā brīdī, lai vienkārši būtu blakus saviem bērniem. Kā jums šo klausieties, kā jums likās, kas bija tas atbalsts, kas mammai bija nepieciešams? Tāds, jāsaka, pat primārs atbalsts. Kad ir kāds, kas aiziet, pajautā, kā mēs varam palīdzēt vēl. Jo pat tādas elementāras lietas daudziem trūkst. Tāds atbalsts tīri praktiskās dzīves vadīšanā un palīdzēšanai. Tur mājās ir vairāki bērni, viņi reāli ir viena. Un ņemot vērā, ja tu minēji, ka vēl pirms gada ir aizgājis dzīves biedrs, kas noteikti bija arī atbalsts, gan ne tikai materiāli, bet arī varbūt emocionāli, tad tāda situācija ir diezgan sarežģīta, jo šobrīd viņa cīnās tikai ar ikdienas lietām, jo viņi to ir spējīgi, tikai varbūt pat ir spējīgi, nav pat spējīgi, jo puika uz skolu neiet, šī mirklī izdarīt. Tā kā, manuprāt, tas būtiskākais, un tas nav tikai sociālā riska, bet tas arī kaut vai viena ģimeņu, kur vecāki viena audzina bērnus, 2 vai 3, arī šis te atbalsts ne tikai tādu prasmju mācīšanā, kā mēs esam paredzuši skatīties no sociālā dienesta viedokļa, bet arī reāli atbalsts taisni tādu sadzīves vadīšanā, aizvest uz pulciņu, aiziet ar bērnu uz futbola spēli, ja tur ir kaut kādi 2 vai 3 bērni, piemēram, mammai vienai. Tāda tīri praktisks atbalsts, lai šis pieaugušais cilvēks spēja atgūt spēku vai arī pavadīt kvalitatīvu laiku kopā ar kādu no tiem, vai no mazāko vai šo lielāko bērnu. Par tādu tīri fizisku, tehnisku atbalstu, manuprāt, mums ir jādomā. Un bieži vien tā socioekonomiskā nevienlīdzība sabiedrībā, kuras, ap citu, Latvijā ir ārkārtīgi augsta, tad tālāk tā rada nākošos riskus. Un es atceros, ar intervijās bija viens gadījums, kur bija meitene, kur apcēla skolā, tāpēc, ka viņi parasti nāca tādiem nesapītiem matiem, drēbes saburzītas, nekārtīgas un kādreiz smird. Un visi tā kā zināja, ka mammai ir mazpilsēta un nav tur darba vietu daudz, un mamma viena pati audzina bērnus, un viņi strādā naktī spēļu zālē. Un no rīta pārnāk ārkārtīgi piekusus, un viņai vienmēr nav spēka tos bērnus pārbaudīt, un tad viņi aiziet uz skolu tādu, kāda viņi ir. Un tad tā bumba vienkārši veļas tālāk, jo tālāk cieši bērns no vienaudžu apsmiešanas. Un kas man pārsteidza, ka skolotāji lieliski zināja par šiem te apstākļiem. Viņi teica, bet ko te es te varu darīt? Man jau te, es taču nevaru viņai tur citu darba vietu piedāvāt.
Un ļoti bieži tur pat nevajag milzīgus resursus, bet tas ir jautājums par attieksmes maiņu un kā mēs izturamies pret citiem cilvēkiem. Un tas, kā pat vienkārši cilvēcīgi viens otru atbalstam. Un ir kaut kādas lietas, tās mums nav atrisinātas, un tas nav tikai tāpēc, ka ir līdzekļu trūkums, bet tāpēc, ka cilvēki nicina tos, kuriem tā kā klājas grūtāk. Mēs pirms jau gadiem, kad veicām pētījumu par to, ko Latvijā cilvēku uzskata par labu dzīvi. Un ziniet, kāda bija visbiežākā atbilde? Varat iedomāties? Nē, tas nebija materiālais, ka es nedzīvoju sliktāk tā kā mans kaimiņš. Ja? Un tā ir laba dzīve. Bet tur bija atbilžu variants, es pieļauju šāds. Nē, to viņi paši tā arī intervijās teica. Un šī bija diemžēl tā. Un tas, ka mēs tā skatāmies uz pārējiem un ka mēs jūtamies labi, mēs varam tā kā, uzkāpt tam otram cilvēkam virsū un tā kā sevi piepacelt. Un ne jau velti, mēs ar ECO valstīs esam skolas vardarbības ziņā pirmajās vietās. Jā. Es tagad labprāt aicinātu kādu no jums. Mēs redzējām pirmajās atbildēs, ka tās krīzes un tās izaicinošās situācijas ir daudziem. Mēs nelūksim, lai jūs stāstat savu stāstu, bet varbūt jūs varat minēt par to, kas bija tas atbalsts, kas bija nepieciešams tajā brīdī, kad tā krīze bija piedzīvota. Vai arī jums ir stāsts par varbūt kādu citu cilvēku, kādu paziņu, draugu, radinieku, kuram bija šī krīze un kas viņam bija par atbalstu nepieciešams? Vai ir kāds, kas būtu gatavs? Es pieļauju, ir tāds mults un brīdis. Es pieļauju, ka stāsts ir. Es domāju, ka mēs varam aplaudēt pirmajam drosminiekam. Paldies! Paldies tev liels. Nāc droši sēdies, padosim arī mikrofonu. Saki, lūdzu, kā tevi sauc? Mans vārds ir Anvars. Un es esmu, ja tu vari mikrofonu. Es esmu tēvs bērnam ar īpašām vajadzībām. Un varbūt savā ziņā arī, teiksim, es negribētu šeit runāt par tādām lielām, dziļām krīzēm, bet es domāju, savā ziņā arī šīs attiecības, ka tev ir bērns ar īpašām vajadzībām, teiksim, no vienas puses pieņem, teiksim, šo situāciju, kāda viņa ir. Un to varētu, teiksim, ielikt tajā krīzes rāmī. Un runājot, varbūt, teiksim, tādiem praktiskiem piemēriem ir tā situācija tāda, ka bērnam ir jāpalīdz mācīties, piemēram. Un ir tā, ka man ir daudz darba. Es zinu, man šodien tas ir jāizdara, tas jāizdara. Un tad es domāju, labi, es pusstundu tagad ātri palīdzēšu, teiksim, tikt galā ar mājas darbu un tā teikt, viss notiks, un es skriešu atpakaļ pie saviem pārējiem darbiem. Bet realitātē tas, ko es esmu konstatējis, tas tā īsti nedarbojās. Jo tāpēc, ka tajā mirklī, ka es esmu satraukts par to, domājot par to, kas man vēl tagad jāizdara tas, vai jāizdara tas, tas liek man būt satrauktam, liek man būt uzvilktam, un patiesībā tās manas emocijas un tas mans satraukums ir lipīgs. Viņš pielīp arī bērnam. Un rezultātā tas, ko es esmu novērojis, ka šādās situācijās vienmēr tur, kur es esmu domājis, kad mēs ātri pusstundā visu izdarīsim, tur pēc pusstundas es saprotu, ka mēs vēl neesam pat trešdaļā. Un nevis tāpēc, ka teiksim, tā būtu kaut savā ziņā bērna vaina, bet patiesībā ir tas, ka es esmu uzvilkts, un es nevaru tādā veidā palīdzēt. Un tā palīdzība, kas dažkārt ir nepieciešama šajā gadījumā, ir nepieciešama, ka dažkārt vai tu pats kaut kādā mirklī saproti, kas tagad notiek ar mani. Kas notiek ar mani? Nevis kas notiek ar bērnu, bet kas notiek tajā mirklī ar mani. Un ja tu saproti, Anvar, slow down, nomierinies, ieelpo, un varbūt, ja tu redzi, ka tu nevari šajā mirklī palīdzēt, tad dažkārt tev ir jāsaka, varbūt mēs varēsim to izdarīt kaut kādā vēlāk citā brīdī. Tā kā, es domāju, dažkārt arī pie tām lielām krīzēm ir tas, ko man ļoti patīk intervijā, kas jau šeit izskanēja, ka mums ir jāpamana tā krīze, nevis, kad viņa jau ir ļoti dziļa, bet ir jāpamana tie sākuma brīži. Un es domāju, šajā gadījumā arī mūsu apkārtēji, mūsu tuvie cilvēki dažkārt ir tas resurss. Un arī
varbūt arī no tādas akadēmiskās vides runājot par šo te emociju un lipīgumu, par sociālo lipīgumu, ir, es domāju, ir tādi pētījumi ir pateikuši, ja jums blakām ir daži jūža attālumā, pētījums bija no Amerikas, ir draugs, kas ir laimīgs, tad, manuprāt, tur bija vairāk kā 20% arī tie respondenti saka, ka viņi ir laimīgi. Savukārt, ja jums ir kaimiņš laimīgs un jums ir kontakts ar kaimiņu, tad tur jau 30% teica, ka, teiksim, arī viņi ir laimīgi. Citiem vārdiem ir ļoti svarīgi tas, ka jums blakām ir kāds cilvēks, kas ir nosvērts, drošs, pārliecināts, laimīgs. Un es domāju, šie cilvēki var ļoti daudz ar šo savu klātbūtni palīdzēt arī, teiksim, šajās krīzes situācijās. Paldies tev liels, un saki lūdzu, cik tev ir viegli paprasīt palīdzību? Un jāsaka, man ir grūti paprasīt palīdzību. Tas ir arī izaicinājums vēl aizvien priekš manis. Man mīļākā stratēģija attiecībā uz kaut kādām krīzēm ir mēģināt viņas neredzēt un izlikties, ka viņas nav. Un dažkārt tajā mirklī, kad jau ir, tā teikt, ūdens smeļas mutē, tad ir, tad tu sāc domāt. Bet jā. Tad, tas, ko es sadzirdēju... Tas ir izaicinājums. Jā, tas ir izaicinājums. Es domāju, ka tas nav tikai mans izaicinājums. Es domāju, ka daudziem cilvēkiem... Ka tā pirmā jau palīdzība ir sākt pieņemt, ka tā krīze vai pašsajūta ir slikta. Vai ne? Un ka es nejūtos pārāk labi. Un ja būtu palīdzība, kas būtu tas atbalsts, kas tev būtu nepieciešams? Un es domāju, ka tā svarīgākais atbalsts ir, kad ir cilvēks līdzās. Ja, un cilvēks, kas ir līdzās nevis arī, kurš ir krīzē, jo tad, es domāju, mums būs tāda dalīšanās ar bēdu stāstiem, un tā krīze tikai ies dziļāk un dziļāk. Bet, teiksim, tāds cilvēks, kurš ir nosvērts, apmierināts, varētu teikt, laimīgs, apmierināts ar savu dzīvi un kuram es rūpu. Paldies tev liels. Vēlreiz aplausi par drosmi padalīties ar savu stāstu. Es gribētu jums jautāt, šobrīd atvērt vēlreiz savu Slido aplikāciju. Un, mēs pāriesim pie tā par rūpēm par sevi. Un tur ir jautājums, cik viegli jums ir parūpēties par sevi. Es domāju, ka mēs visi labi zinām, ko nozīmē rūpes par sevi. Ir gan miegs, gan pavadīšana dabā, laiks ar draugiem, hobiji. Bet cik labi tad to izdodas izdarīt? Ja? Tādā tur ir skala, man liekas, no 1 līdz 10. Un ja jūs tajā skalā varat atbildēt, cik tad viegli ir parūpēties par sevi? Tā. Jā, kods ir 6363, tie, kas ir pievienojušies sarunai. Jā, šobrīd es skatos, ka lielākoties ir uz 7, ir kādam arī 10, jā, 7, 8, es teiktu, ka daudz maz varijē. Jā, nu šis ir, es teiktu, tāds kopējais šobrīd rezultāts. Mēs nezinām, cik daudz tā krīze ir šobrīd, nav šobrīd. Ja es jautātu jums, kas ir tas realitātē, kad vecāki piedzīvo krīzi? Cik labi viņi spēja parūpēties par sevi? Un tad ir kāds speciālists, kas saka, Klau, bet tu izgulies, aizēji atpūties. Un vecākam, kur viņš mēģina palīdzēt bērnam, papildus izdarīt visus darbus, nomaksāt visas kredītus, izrisināt visus jautājumus, salūst vēl mašīna, jānopērk pārtika, un tad viņam jāparūpējas par sevi. Man liekas, ka tas ir nenormāli sarežģīti, jo pirmais jau tanī mirklī, ka tevi ir par ko cilvēciņš, par kur tevi jārūpējās, un tev ir jāuzmin viņa vajadzības, kā var parūpēties, kurā laikā tur vēl izdomāt, kādas ir savas vajadzības. Un ja pirms tam vēl tās nav apzināts, tad vispār tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Bet arī no otras puses cilvēks pats, vienīgais pats var pateikt, kas viņam ir vajadzīgs tādā mirklī. Un tad tas tiešām ir, tur pat ir grūti ieteikt, kā palīdzēt, bet es pat teiktu tādas 2 minūtes aizvērt acis vai pat minūti un padomāt, ko gribās.
pie tiem risinājumiem mēs arī vēl iesim. Bet es gribētu uz to, kāpēc ir grūti parūpēties par sevi. Un šo es attiecinātu gan uz krīzēm, gan uz nekrīzēm. Man liekas, ģimenēs, kur mēs esam izglītoti par bērniem, fokus ļoti bieži ir uz bērnu. Mēs tik daudz rūpējamies par to, kas ir ārējā pasaule, arī gan par bērniem, gan par darba attiecībām. Un, kad viss ir izdarīts, man ir 5 minūtes, tagad atpūtīšos, tagad parūpēšos par sevi. Es domāju, ka tas ir daudz sarežģītāks. Var izstāstīt vienu stāstu, ko es ļoti daudz intervijās dzirdēju, vienā pētījumā par to, kā cilvēki sadzīvo Latvijā. Un bija vairākas sievietes, kuras jau bija pār 50 gadiem, kuras es intervēju, un viņas pat nesauc to vārdā. Viņas saka, es esmu piedzīvojis to, kas bija vardarbība mājās, vīrs alkoholiķis, kurš kādreiz ir vardarbīgs, bet tu neko nevari darīt, tāpēc, ka ko cilvēki padomās, ko bērni padomās, un tas, kas tām sievietēm bija kopīgs, un tāda bija tiešām pārsteidzoši daudz šajā vecuma posmā, ka tad, kad bērni jau bija izauguši, viņas uzdrošinājās aiziet prom no vīra, no iekoptas mājas, dārza un sākt patstāvīgu dzīvi. Un viss viņas teica, man tik šausmīgi bija bail, ko tagad bērni padomās par mani. Un tas, ko bērni visbiežāk saka, bet mamma, kāpēc tu to agrāk neizdarīji? Un proti tas, kas mums traucē parūpēties par sevi, ir kādreiz tās pārrūpes par citiem cilvēkiem. Un ka tās attiecības nav pietiekami līdzsvarotas, ka no vienas puses to rūpju bija ārkārtīgi daudz, bet tas rūpju vektors ir kādreiz nepareizā virzienā, un cilvēks jau ir izdzīvojis, bet tā dzīves kvalitāte visai šai ģimenei ir ārkārtīgi cietusi. Un šī te, varbūt atklātība gan pret sevi, gan pret citiem cilvēkiem, tā ir laika atmaksājas, bet tā ir lieta, kas mums ir jāiemācās, ka mums no šiem te, stereotipiem gaidām, ko viss no mums sagaida, lai mēs tagad būtu, labi vecāki, laba sieva, laba māte un vecmāmiņa, un ka visām šīm lietām ir jābūt tādā un tādā līdzsvarā, kurā mēs spējam izdzīvot. Un to mēs varam, tā kā mēs mēģinām. Un ka mēs cenšamies, un ka mēs šīs mazās lietas pamanām mūsu dzīvē. Un galu galā, ja mēs tās pamanām un mēģinām īstenot šo te līdzsvaroti, tad arī pārējie jūtās labāk, ne tikai mēs. Jā, man atkal jāpiekrīt ir Aivitai. Viņa izņēma pilnīgi manus vārdus no mutes. Ir šī stereotipiskā attieksme mūsdienu sabiedrībā vēl joprojām diezgan spēcīga. Man ir jāvar, es nevaru nest to uz āru, man tas ir jāizdara. Kā arī viens no būtiskajiem, kurš šobrīd arī ir šīs te dažādu sociālo tīklu arī ietekmi uz ģimenēm un uz cilvēkiem. Tur veidotais tēls, kādai ir jābūt foršai labai mammai, kādai ir jābūt sievai un tā tālāk. Un mēs pieņemam to kā normu, nezinot īstenībā, kas tur viss ir apakšā, gan tai otrā pusē, kur viss izskatās ļoti skaisti un labi, gan kā es pati cenšoties to izdarīt. Tā kā mums ir jāmācās sadzīvot, šķetināt šīs lietas un arī vērsties pēc palīdzības. Un vēl būtiski, manuprāt, dalīt šo te atbildību, nebūt vienai visvarenai, dalīt ar partneri šīs te atbildību, runāt ar savu partneri. Ko es runāšu? Man mamma varbūt nav runājusi ar mani tēti, es arī ko es viņam. Tas taču nav vīriešu lietas, ja? Es vēl pati varu. Tagad tomēr mēs mainamies, bet sabiedrība mainās ļoti lēni, bet tas mums ir uz to jāiet, mēs neesam sievietes visvarenas tomēr. Sievietes un vīrieši, bet Agnes, vai tu varētu teikt, ka parūpēšanās par sevi ir spēja atzīt, ka es visu nevaru? Okay. Kārli, kā ir ar tevi? Kā vīrietim, cik viegli ir atzīt? Vai arī varbūt kas ir drīzāk, kas ir tie iemesli, kāpēc dažkārt nesanāk parūpēties par sevi? Lai gan, protams, ir zināms, jā, parūpēsies, tad būs vieglāk. Es domāju, ka atzīšana jau ir tā atslēga, un kāpēc mēs tik daudz esam gatavi palīdzēt citiem un mazāk sev, tāpēc, ka palīdzot citiem, mums nav laika domāt par sevi, mums nav jāatzīst, ka es skrienu un daru, un es esmu vērtīgs, un es palīdzu, un es taču esmu tik labs, un mums nav jāsastopās ar to realitāti, jo ar to realitāti sastapties ir sāpīgi, nepatīkami, un mēs to dabiski negribam. Mēs labāk, man liekas, aizmālējam ciet un to. Un tā pašaprūpe, viņi jau
ja mēs domājam par pašaprūpi, tā kā aiziet uz spā vai aizbraukt ceļojumā, tas ir forši, to mēs visi gribam. Bet, ja mēs domājam par pašaprūpi, kā ievērot labāku diētu, gulēt, mazāk lietot telefonu un dažādas citas lietas, kas prasa disciplīnu, un to mēs negribam. Un tas pašaprūpi patiesībā, tāda ikdienišķā pašaprūpi ir darbs. Tas prasa arī iekšēju resursu, un tas ir tāds apburtais loks, jo man nav resursu, es esmu noguris, bet man vajag resursu, lai es par sevi parūpētos. Un tad ir jāatrod tā mazā lieta, ar ko es varu sākt, un tas mazais solīts, kā es varu sev sākt palīdzēt. Un es domāju, tāpēc mēs par sevi bieži nerūpējamies, jo pirmkārt mēs negribam vispār tam ķerties klāt. Un otrs arī, tad, kad mēs ķeramies tam klāt, mēs saprotam, ka tas nav tā, aizbraukšu ceļojumā, starp citu, daudz nemaz nevar atļauties to aizbraukt, bet arī aizbraucot ceļojumā, tad atbrauc atpakaļ, nekas jau nav mainījies. Ļoti, ļoti īstenībā otrādi, tu atbrauc, tev varbūt tie darbi vēl ir iekrājušies vēl vairāk, un it kā liekas, es taču atpūtos, es taču par sevi parūpējos, bet realitātē tu dabūni divreiz pretī. Ja, un tās mazās, tās ikdienas lietas, un viņas atzīt, pie viņām strādāt, tas ir tas disciplīnas jautājums. Tur ir tāda, man liekas, tāda bišķiņa pārkārtošanās vajadzīga, kaut kādi instrumenti, ko tu vari atklāt, un to nevienmēr gribās. Tas tāpat kā brokoļus ēst. Ja es varu ēst hamburgerus vai brokoļus, īstermiņā. Ļoti, ļoti viegla izvēle, ja īstermiņā. Ja, es tikai tad, ja es varu saprast, ka man vajag ēst veselīgi, tikai tad es tam varu pieķerties. Es palūgtu pacelt varbūt rokas tie auditorijā, kuri dzīvo varbūt vai jūt šo pārliecību, ka rūpēties par sevi ir egoistiski. Dažas rokas ir rūpēties. Šī ir bieži frāze, ko es pat dzirdu strādājot ar cilvēkiem, kā es rūpēšos par sevi. Es nevaru rūpēties par sevi. Un tas bieži vien nāk arī dažkārt dzird no šīs pārliecības, ka tur ir tāds mazliet egoisms. Es arī atceros vienu tādu bildīti, kur bija iet Vinnijas pūks ar Siventiņu, un Siventiņš prasa Vinnijam pūkam, kas ir drosmīgākā lieta, ko tu savā dzīvē esi izdarījis? Un Vinnijas pūks atbild, es paprasīju palīdzību. Un tad man likās šis piemērs par šīm sievietēm, varonēm, kas man liekas arī tas tradicionālais padomju uzskats, visu var, visu iztīra, visu sasniedz, bet vienā brīdī nepaprasa palīdzību, jo viss ir jāizdara pašiem. Jā, es labprāt tagad aicinātu vēl kādu mūsu brīvajā krēslā, un šobrīd jau padomājot par tēmu, ja jūs esat palīdzējis kādam cilvēkam, kurš ir bijis krīzē, vai arī jūs paši esat bijuši krīzē un domājat par to, kas jums ir palīdzējis. Iesim jau mazliet uz tiem risinājumiem, ko var darīt, tad droši es ļoti priecātos, ja kāds būtu drosmīgais atnākt un padalītos, varbūt, ko jūs darījāt, kas jūsuprāt palīdzēja tam otram cilvēkam, vai arī, ja jūs paši bijāt, tad kas jums palīdzēja. Ok, super. Aplausi Madarai. Jā, mana krīze, es varbūt vairāk par to, kas man palīdzēja. Mana krīze saistīta ar otrā bērna ienākšanu ģimenē. Pirmajam bērnam mēs bijām gatavi, otram, tā mentāli acīm redzot nepārāk. Brīnišķīgi bērni, ar bērniem viss kārtībā, vecākiem jāstrādā ar sevi. Un tas, kas man viena konkrēta lieta, kas man ļoti palīdzēja, man bija viens cilvēks manā dzīvē, kurš man regulāri jautāja, kā tu jūties. Nevis, ko tu dari, kā jums iet, kā bērniem, tur kādi plāni, kur brauksiet, bet ļoti konkrēts jautājums, kā tu jūties. Un bija arī tāda telpa laiks, kad es tiku ārpus mājas, lai vispār par to reflektētu. Es sapratu, ka tas ir ļoti... Jo man neviens cits manā dzīvē, vispār manā draugu lokā šāds jautājums principā neeksistē. Visi runā par visu kaut ko citu, par darbu, par ceļojumiem, par visu, bet pajautāt, kā tu jūties, un arī būt, kā jūs runājat, būt gatavam dzirdēt to atbildi, un arī kaut kā dot to telpu vispār, tas tā nav populāra lieta, un līdz ar to tas man bija ļoti, ļoti palīdzoši vispār izventilēt, vispār nosaukt vārdā kaut kādas lietas, izventilēt, un tad aiziet atpakaļ mājās pie tiem bērniem un ģimenes
jau mazliet tādā kaut kādā gan skaidrāka prāta stāvoklī, gan, protams, emocionāli, tad tu tāds stabilāks vienkārši. It kā nekas, tik vienkārši lietas, bet tu vienkārši tāds, stabilāks aizēja atpakaļ. Un tas ir ļoti palīdzoši, bet es arī zinu, cik grūti ir to tā kā dot citiem. Tas ir, man priekš manis tas ir ļoti jāmācās, jo es arī esmu tas cilvēks, kam patīk runāt tur darbi lietas, ko darīsim plāntā, bet runāt par to, kā tu jūties un klausīties, nevis mēģināt salabot to otru cilvēku dzīvi. Tas ir grūti. Es nemelošu, tas ir grūti. Kas ir tas, tu mazliet jau pieskājies, bet kas ir tas, ko tev tas deva? Kā tev tas palīdzēja? Man laikam tas iedeva kaut kādu tādu, no angliski tas recognition, tā kā kaut kādu vispār leģitimitāti tam, ka es drīkstu kaut kā justies par lietām. Tā kā, un tas var būt grūtas emocijas, vieglas emocijas, tas var būt kaut kāds pilnīgs mikslis, bet es drīkstu kaut kā justies, drīkstu to nosaukt vārdā, un tas iedeva tādu iekšēju telpu pēc tam atkal iet mājās atpakaļ, un tad atkal tikt piepildītam ar visu, kas mājās notiek. Okay, super, paldies, liels. Paldies. Liekas, brīnišķīgs piemērs, pajautājiet, kā tu jūties. Un arī tas, ko arī Madara, man liekas, arī uzsvēra par šo spēju klausīties, uzreiz neietikt. Zini, es tev pastāstīšu, kas tev tagad ir jādara. Jā. Varbūt ir vēl kāds, kas gribētu padalīties, kas jums ir palīdzējis. Vai kā jūs esat palīdzējis kādam cilvēkam, kurš ir bijis krīzē. Jūsu stāsti tiešām var palīdzēt ar šeit esošajiem. Jā, paldies liels! Jā, mani sauc Iveta, un es laikam esmu tajā lomā, kurš patiešām gana bieži jautā, kā tu jūties. Jo esmu vienas iestādes vadītāja, un man ir 50 darbinieki. Un pat apzinos, ka no tā, kāda ir viņu labbūtība, būs atkarīgs arī, kāds būs viņu darba efektivitāte, rezultatīvitāte un tā tālāk. Bet ko es gribēju pateikt, kad dažkārt uzdodot šo jautājumu un saņemot atbildi, kā kolēģis jūtās, es nezinu, ko ar to darīt. Un tad es esmu pieķērus, ka es arvien biežāk nonāku situācijās, ko laikam var saukt par krīzi. Jo es šo informāciju, un tas ir bieži vien tajās situācijās, kad man liekas, droši vien mājās kaut kas nav tā kā bijis vajadzīgs, bet es saņemu papīri, ka darbā kaut kas nav bijis tā, kā ir gribējies, vai kāda ekspektācija bijusi, vai kad kaut ko ir iedomājušies, ka būs tā, kā būs. Un šīs situācijas un šīs atbildes man visbiežāk izsita korķis, ja tā var teikt. Un es nezinu, ko ar to darīt. Un ja es tev tagad jautātu, kāds atbalsts tev būtu nepieciešams? Arī mana iepriekšējā darba pieredze ir bijusi vairāk kā 15 gadus strādājot ar pusauģiem, kā atbalsta personāls skolā. Laikam es biju pieradusi meklēt šo palīdzību un jautāt. Tagad 2. gadu esot citā statusā un citā amatā, īsti nezinu, bet man spēku dod tas, kad ir 2, 3 kolēģi, kuri prot mani nolasīt, un arī viņi man pajautā, vai viss ir kārtībā. Un tajā brīdī es atļaušos pateikt, kad es izraudos, un es saprotu, ir arī cilvēki, kam interesē, kā es jūtos. Ne tikai no manis sagaidīt, ka man tas interesē, kā tiem 50 cilvēkiem ir sajūtas. Nu tā. Hey, paldies liels par komentāru. Es gribēju piebilst, ja es drīkstu par to, kā jūtos. Biežāk jautājiet vīriešiem šo jautājumu. Un ļaujiet viņiem atbildēt, un necentieties teikt, bet tā taču nav, vai taču tu tiksi galā vai saņemies. Jo man paša pieredze, un arī, teiksim, mana apkārt un manā darbā pieredze vīrieši vispār nemaz nezina, kā atbildēt uz šo jautājumu.
Un, ja viņiem pajautā un pat pasaka, tu atbildēji nepareizi, viņi vairs neatbild. Bet viņiem vajag biežāk jautāt, jo noformulēt, kā es jūtos, ka es esmu dusmīgs, vai arī es esmu neapmierināts, es esmu vīlies. Un visādi ceļš tās negatīvās emocijas, kuras nosaucot vārdā, jau paliek vieglāk. Tā kā mēs vienkārši īstie piemēri par tām emocijām ļoti labi, bet to visu teica sievietes. Arī vīriešiem tos jautājumus saka pajautāt un ļaut viņiem. Tas droši vien prasīs ilgāku laiku, un iespējams tas liksies neloģiski, jo vīrieši ar emocijām baigi nedraudzējās. Bet tur vajag pierast pie tā. Tā kā es gribu iedrošināt jautāt arī vīriešiem. Šis varētu būt uzdevums visiem šeit esošajiem dalībniekiem pēc šīs sarunas, kādā tikšanās reizē arī kuru cilvēku paprasīt viņam, kā tev iet, un pamēģināt paklausīties to atbildi. Vienkārši uzklausīt to cilvēku. Jā, gribētos pievērsties, kas tad ir šī atbalsta sistēma Latvijā vecākiem, kuri ir piedzīvojuši krīzi, fokusējoties gan uz vecākiem, gan uz krīzi, gan arī uz institūcijām. Mums ir SOS bērnu ciemati, ģintermūži, tad varbūt jūs varat padalīties, kas ir tās iespējamie pakalpojumi, kas ir pieejami vecākiem un kā vecāki līdz viņiem var nonākt. Es tad varu pastāstīt no SOS bērnu ciemata asociācijas pozīcijām. Tā kā es jau iepriekš minēju, mums ir sadarbība ar pašvaldībām, galvenokārt Rīgas pašvaldība par sociālā darba pakalpojumu, bet tā, kā jau es minēju, tās tiešām ir augsta riska sociālo ģimeņu jau grūtības, bet tāda cilvēkiem parastajiem, kuri, paldies Dievam, nav šajā te kategorijā. Tā palīdzības sistēma tomēr ir jāmeklē pašiem. Tā nav tādas vienotas pieejas un sistēmas un receptes, kur konkrēti vērsties. Protams, ir dažādi atbalsta telefoni, psihologi un dažādi projekti ietvaros attiecīgām mērķu grupām ir atbalsts un pakalpojumi, bet tādas vienotas pakalpojumu kartes, pie kuras krīzes gadījumā, kura vērsties, īsti jau nav. Un tas, manuprāt, nav īsti labi, ja cilvēks ir tādā krīzē, ka viņš saprot krīzē, un es spēju vēl meklēt palīdzību, es runāju par tiem cilvēkiem normālajiem, tad viņš atradīs arī palīdzību, sameklēs un tā tālāk. Bet ja cilvēks, tas pats normālais, es atvainojos vēl vienreiz par to izteicienu, jau būs tādā smagākā un viņš nespēs jau noteikt, ka ar viņu viss ir slikti, tad nav tādas sistēmas, kas iedarbotos uzreiz, un tad ir šis risks jau nonākt tais dziļākajās krīzēs, kas jau beidzās ar to, ka kļūst par sociālo dienestu klientiem un ir nepieciešami jau citu institūciju iesaiste. Bet, lai mēs tur nenonāktu, tāpēc es arī pieminu šo te pašu SOS bērnu ciemata asociācijas pētījumu, no kur izaug ne tikai šī burvīgā bērnam droši un draudzīgas bērndārs programma, bet izaug arī vēl 2 pakalpojumi, kā piedzimstot bērniņam un kalniem pāri, kuras šobrīd ir uz ziedotāju atbalstu. Mēs nodrošinām Latvijā jaunajām ģimenēm pepmāmas pakalpojumu. Tas ir šīm te mammām, lai viņas pēc Luksafora principa novērtējot zaļš, sarkans, dzeltens, nekļūtu sarkanas, paliktu dzeltenas vai kļūtu zaļas. Ar šo te pepmāmu atbalstu. Pepmāma atbalsts tiek sniegts mājvizīšu laikā, kad pepmāma dodas pie jaunās ģimenes, kur tiekās ar mammu, tēti, ir jaundzimušo un palīdz saprast, kas tad mammai rada šo te trauksmi. Un vai šai trauksmei ir pamats tāds jau dziļāks, vai tas ir tikai šī te jaunā situācija un mums jāsarod vienam ar otru. Un otrs pakalpojums arī, kurš ir brīvpieejams visiem, bet vairāk, protams, tas ir klātienes pakalpojums kalniem pāri, kur ģimenēs ir bērns zaudējis kādu no saviem tuviniekiem. Mammu, tēti, brāli, māsu, vecmāmiņu, savu ļoti tuvu radinieku. Un tad ir šīs te klātienes konsultācijas individuālās, kā arī grupu nodarbības, bet tās pārsvarā ir pieejamas, atkal, diemžēl jāsaka, Rīgas un Rīgas pierīgā dzīvojušiem, jo šīs ir klātienes nodarbības un uz grupu nodarbībām tomēr ir vēlams ierasties, lai būtu kaut kāds rezultāts arī šīs te grūtību atrisināšanā. Tas nozīmē, ka tie cilvēki, kas dzīvo ārpus Rīgas reģiona un krīzes apstākļos, ir salīdzinoši ierobežotas iespējas. Diemžēl mums visās jomās tā ir. Tā tas ir. Un, kā tu, Agnes, teiktu no savas pieredzes, kas ir tas, ko cilvēkam darīt? Varbūt kāds ir no Liepājas puses, no Rēzeknes puses, no Smiltenes puses, ir krīze, netiek galā. Ko darīt? Tomēr, manuprāt, ja ir šāds dziļāks krīze, tā pirmā ir pašvaldības atbalsts. Ir pašvaldībās ir sociālie dienesti, ka es tomēr rekomendētu un lūgtu vērsties, ja pati ģimene vai vecāks pats nevar vērsties ar kaimiņiem, nebūt vienaldzīgiem draugiem, radiem, tomēr vērsties pie dienesta darbiniekiem ar šo ziņu, ka šajā ģimenē ir nepieciešams atbalsts.
un mēģināt tad rast kontaktu ar šo ģimeni un nodrošināt attiecīgo palīdzību, kad pašvaldība ir tomēr tā tuvākā šajos tālajos nostrūros. Okay. Marta, kā ar ģintermuižu? Ir jāsaka līdzīgi, kad ir uz problēmu vērstais atbalsts, kas ir agrīnā intervences programmas gan bērniem ar autismu, gan psihotiskiem pacientiem, un tad ir attiecīgi viņu radinieku izglītošana. Bet, ja cilvēks ir, tā teikt, nevar teikt pat ikdienas krīzē, bet ja neietilps šajos kritērijos, tad atbalstu sniegt daudz grūtāk un arī saņemt grūtāk. Jo, protams, var vērsties pēc palīdzības pie psihiatra, kur kāda rinda būs, bet stigmatizācija pietiekama augsta Latvijā vēl joprojām, par ko man ir ļoti žēl, jo tas būtu tas viens veids, kā vismaz sniegt un atbalstīt un uzklausīt, kas arī ir valsts apmaksāts pakalpojums, par kuru nav jāmaksā, arī dienas stacionāri ir un stacionāri. Vai vecāks, kurš jūtas, man viss ir slikti, vai viņš var iet pie psihiatra? Kāpēc ne? Vai tu vari pastāstīt, lai mazliet normalizētu šo, kas notiek pie psihiatra? Ir psihiatra vizīte, kurā tiek iztaujāts tādas primārās, tā teikt, lietas, vispār miegu, par ēšanu, par sadzīves apstākļiem, par to pašu krīzi, kas ir noticies. Un ieteikti tie risinājumi, ja ir nepieciešami medikamenti. Protams, to var īslaicīgi vai ilglaicīgi. Iesaka tālāk palīdzību, iespējams, kur var sadarboties ar pašvaldību, ar to pašu sociālo dienestu vai arī uz dienas stacionāru nākt kādos nopietnākos gadījumos. Tur tiek uzklausīta šī problēma. Un attiecīgi tajā, jāsaka, man arī, diemžēl, valsts noteiktajā neilgajā laikā, tiek cenšas atrast to ātrāko un labāko risinājumu. Ko arī minēja pie sociālā dienesta, man arī gribās teikt, kāpēc nevērsties? Ir jāvēršas un nav jābaidās vērsties. Ja atteiks, bet, iespējams ieteiks kādu nevalstisko organizāciju, kas var palīdzēt. Tai pašā laikā ir Skalbes, ko man arī bijusi laba sadarbība, un viņu tiešām kad ir šī absolūtā krīze, viņu krīzu tālrunis, tur ir speciālisti, kas ir apmācīti vismaz sastrukturēt domas, ko darīt tālāk. Tas ir īsi un ātri, bet tas iedod vismaz tev, kā viņi uzklausīs, sapratīs, varbūt ieteiks, kur virzīties, bet tajā ziņā, kad, ja nebūs apkārt neviens cits, viņi uzklausīs. Un tur būs dzirdīgas ausis, kas saklausīs un uzdos jautājumu, kā tu jūties. Okay. Ļoti gribētos jautāt, cik daudz no jums zina Skalbes telefonu numuru? Dažas rokas paceļās, jo tas ir jautājums, cik daudz mēs vispār zinām, kā piezvanīt. Protams, mēs varam iegūglēt, bet arī tā prasa tādu saņemšanos, vai ne? Saņemties, piezvanīt, paprasīt. Tā ir tā runa par palīdzības jautāšanu, jo tas, man liekas, kā ir tas vislabāk man blakus zinās atbildi par to, ka tas sabiedrības noskaņa par palīdzības jautāšanu, palīdzības saņemšanu. Un tāpat jau darbojas arī tas pats stereotips. Tā palīdzība, ja nesaņem cilvēks ātri, kā jau te minēja, pēc 5. reizes tikai sāk justies labi. Ja nedūgūst uzreiz rezultātu, viņš man nepalīdz. Ko man tas psihologs vai tur var palīdzēt vai psihiatrs? Jo cilvēki arī tagad tendēt ir uz ātru, jo viņš šobrīd jūtas slikti. Mēs tiešām jūtas slikti, bet tā palīdzība nav ātri. Un tas mums ir jāmācās, jāskaidro, ka tas būs lēni, bet kādreiz tas būs. Es atceros savu situāciju, kad es arī piedzīvoju vienu no savām pirmajām krīzēm. Es zvanīju terapeitiem un man teica, es jūs varētu pieņemt pēc 3 mēnešiem. Likās, kā tad jau man būs nākamā krīze? Kāds 3 mēneši? Jā, es domāju, ka Latvijā vispār tā palīdzība krīzes gadījumā, tikko tā krīze ir, tāda īstermiņa atbalsts, ka tas Latvijā ir samērā labi attīstīts. Jautājums ir tikai, cik daudz tās iestādes, kurām vajadzētu par to zināt, tiešām par to zina. Savu laiku mēs vienā reģionā izvērtējam sociālā dienesta un abu policiju sadarbību un kā viņi reaģē, un sadarbojas ģimenes krīžu gadījumā.
Un es policijas iecirknī gaidu interviju sarunāto un skatos, tur tāds projekts vardarbības novēršanai, šitāds policijā un tur tāda fonda un šitāda fonda iesaistīt. Un man koordinātore blakus, viņi tur sēž, kur tur pieņem zvanus, un viņam prasa, ko es tad gaidu un kāpēc. Un beidzās ar to, ka mums ir tāda, parasti mēs veicam pētījumus par tādām jūtīgām tēmām, mēs parasti iedodam tādu lapu, un mums ir A4 lapa ar krīzes telefoniem, adresēm, kurā vietā var saņemt palīdzību. Un Latvijā tiešām to iespēja daudz, mums bija visa A4 lapa aizrakstīta. Un es viņai iedevu, viņa teica, vai, paldies, es neko tādu. Un viņa strādā par koordinātoru. Un, proti, tas ir tas cilvēks, kuram būtu jābūt tam vārtu vērējam. Un kādreiz vienkārši tā kā loģiski domāt par tiem pirmajiem soļiem, kas tad ir nepieciešams, tad, kad mums un kā mums ir jāstrādā. Un, protams, ir daudz sliktāk ar ilgtermiņu palīdzību, tikko tur ir socioekonomiskais stāvoklis, mājoklis, kas ir jāmaina, un visas šīs palīdzības tas mums nav. Un savukārt tas gals, kad vēl tiešām ļoti efektīvi var palīdzēt, un tanī pašā agrīnajā posmā, nedaudz tikai piebīdīt, aiziet 10 vizītēs pie jaunajiem vecākiem un ievirzīt attiecības. Un arī šis mums tā kā pietrūks, bet par krīzēm mēs esam tādi diezgan uztrenējuši muskuļus, tā kaut ko fiksi atrisināt, bet ilgtermiņā arī tā krīžu sistēma īsti nedarbojās. Mēs esam tā kā vairāk uz cipariem un uz skaitu, mazāk uz efektivitāti. Tad ļoti patīk tas Kārļa piemērs par hamburgeriem un brokoļiem, bet ļoti daudz, es domāju, ģimenēs ir arī izdzeram 2 pudeles. Atrisināsim krīzi vakarā. Nākamajā vakarā izdzeram 3 pudeles. Atrisināsies atkal krīze. Jā, un tāpēc es vienkārši domāju, kā jums vizuāli jūs domājat par Latvijas cilvēku attiecībām ar vārdu krīze? Kas jums nāk prātā tāds pirmais? Es domāju, es piekrītu šeit, ka tas preventīvais darbs vai tas ilgtermiņa darbs ir visvājākā lieta mums valstī, bet tas nav tikai valstiska problēma, tā ir sabiedrības problēma, jo mēs arī preventatīvi par sevi nerūpējamies. Un es domāju, tā krīze, reizēm mēs tā kā, ir, man liekas, divu grupu cilvēku pārsvarā. Ir vieni, kuri baidās no krīzēm, viņi vispār par negrib runāt, un vieni, kuriem patīk krīzes. Ja ir krīze, es varu reaģēt, varu darboties, varu skriet. Bet pa vidu ir tas, tā kā, kur mēs varam, tā kā ilgtermiņā, un es teiktu, mācīties investēt sevī. Bija tas jautājums par to, vai rūpēties par sevi ir egoistiski. Un es kā mācītājs teiktu, kristiešiem bieži vien ar to ir problēma. Viņiem liekas, mēs jau kristieši, mums vajadzētu dot, bet ko tu vari iedot, ja tev nav nekā? Ja, un tā ir investīcija sevī. Protams, es domāju, to var aiznest tādā pilnīgā galējībā. Kamēr es nebūšu gatavs, es neko nedarīšu. Tad jautājums, kad tu būsi gatavs. Bet tā investīcija sevī, kā es varu investēt, un tad saprast vispār, kā tu strādā, kā tu funkcionē. Un tam jau gan ir pieejama, man liekas, daudz dažādu resursu jau, arī, protams, jāšķiro, bet internetā, online, atpazīt vienkārši sevi saprast, tādas vienkāršas lietas, introverts, ekstraverts, kas tev piepilda, kas tev iztukšo, ieraudzīt kaut kādus resursus sev apkārt, kaut kādi cilvēki, kaut vai tie paši kolēģi, ja, kā tu minēji, ir pāris kolēģi, kuri uzpildi, ja, tad tu saproti tajā dienā, ja šodien ir sūdīga diena, tad es eju pie tiem kolēģiem vairāk, ja šodien ir laba diena, un ja ir laba diena, tad es varu būt arī apkārt citiem kolēģiem, ja, tādas vienkārši izvēles lietas atpazīt kaut kādas, bet tas atkal tā ir investīcija sevī, tas prasa kaut ko. Nebūs neviens, kurš teiks, šeit es esmu, un tā kā man nekas nav jādara, mēs tev salabosim. Diemžēl tas ir runa par iekšējiem resursiem, runa par iekšējo darbu, ja, un pašam arī ar to kaut kādā ziņā ir jāstrādā. Varbūt tikai ārēji kaut kādi resursi vai lietas, kas palīdz, ja tā ir dziļa krīze, ārēji palīdz vairāk, kamēr tu atgūst iekšējos, ja tā nav dziļa krīze. Man liekas, tas informatīvais darbs, ko mēs arī šeit tagad veicam, ir palīdzēt apzināties to iekšējo resursu, to mazo solīti, ja, kā mans terapeits teica, kas ir tā sniega bumba, ko tu gribi uzvelt. Ja. Līdzīgi mēs runājam par finansēm, ja tu esi dziļos parādos, sāc ar mazāko. Ja liekas, man jāatrisina lielākā problēma,
Bet tā lielākā bieži vien ir tik liela, ka viņiem vispār nevar pieķerties. Sāc ar mazāko, sāc ar to vienu soli. Ja, kas man jautājums, kas man ļoti nepatika, un terapeits uzdeva, kāda ir tava miega higiēna? Ja? Man kā daudz bērnu tētim bērni aiziet gulēt, un tad es skatos filmu līdz vēlam vakaram, un tad man agri jāceļās un jāved bērnu uz skolu, uz bērndārziem, vairākas naktas pēc kārtas, skaidrs, ka man viss besī. Ja? Un tad man ir jāatsakās no tās filmas vai no kaut kā, lai es varu izgulēties. Nu, ar to mazo vienu lietu, ko es varu sākt un atpazīt tajās krīzēs, kas ir tie mazie soļi. Un bieži vien tas varbūt, tā kā mans viens kolēģis teica tieši par laulību, viņš saka, liela daļa pāri, kas nāk konsultēties par šķiršanos, ja vien viņi atnāk 6 mēnešus ātrāk. Ja vien viņi atpazītu jau kaut kādu lietu, ar ko viņi netiek galā, jo tajā brīdī, ja viņi atnāk, viņi grib vienkārši pateikt, lai mācītājs saka, jūs varat šķirties, ja būs ok. Bet īstenībā, jo ātrāk mēs varam panākt, ka cilvēks to palīdzību meklē vai es teiksim, sāk investēt sevī, jo labāk. Nu tā, par krīzēm domāju. Jā, par mazajiem soļiem, vai ne? Mazās lietas, es domāju, tas papildus 2 stundas miega, cik daudz viņas var būt arī nozīmīgas. Un, Kārli, tu arī esi mācītājs, un mēs arī pirms šīs diskusijas mēs mazliet parunājām par reliģiju. Cik liels atbalsts cilvēkiem krīzē var būt ticība un reliģija? Jā, no savas pieredzes var teikt, ka tas ir milzīgs atbalsts arī tieši tajā, ka cilvēki ir apkārt, kur jau veido to kopienu, ja, to atbalstu un tā, bet arī tas palīdz apzināties kaut kādu iekšējo resursu. Jā, tas iedod tādu cerību, tas iedod tādu skatījumu uz priekšu. Protams, ir gadījumi, un būsim godīgi, ka tas viss tiek sagrozīts, un tas dara pāri vairāk nekā tas palīdz. Bet tā ir ar daudzām lietām. Ja? Labas lietas, kas tiek sagrozītas un dara pāri. Bet kopumā arī cilvēkiem, es neesmu terapeits pēc izglītības. Ja? Es esmu mācījies par pastorālo padomdošanu un varbūt no teoloģiskās puses. Bet bieži vien kaut vai tas, kad ir cilvēks blakus, kurš māk uzklausīt, kurš tevi netiesā, kurš uzreiz netiecas tev tur kaut kur stumdīt un grūstīt un tā. Tā ir tā, teiksim, neoficiālā terapija, kas palīdz. Ja, un jo vairāk cilvēkiem tas ir apkārt, ja, kā mēs arī runājam par bērniem, ir tas teiciens, lai uzaudzinātu bērnu, ir vajadzīgs ciems. Ja. Un, teiksim, kristīgi draudzi, ja viņi labi funkcionē, viņi ir tas ciems. Ja, tur ir tie dažādi vecumi, dažādas pieredzes, dažādas iespējas, kur var viens otram palīdzēt un kaut kā tās krīzes varbūt arī atturēt. Un no manas pieredzes arī tajos īstajos krīžu brīžos, ja varbūt tā nav profesionāla palīdzība, tad tā varbūt noteikti izteikta praktiska palīdzība. Mūsu gadījumā, piemēram, bijušas krīzes. Mēs zinām, mūsu 3 bērni drošā vietā, mēs ar sievu tad varam risināt to krīzi. Vismaz no tāda arī praktiskā viedokļa. Okay, paldies. Gribētos dot arī vārdu jums auditorijā. Ja jums ir kāds jautājums vai jums ir kāds komentārs par to, kā atbalstīt vecākus, kuri ir nonākuši krīzes apstākļos, varbūt ir kāds jautājums, ko jūs vēlaties uzdot kādam no cilvēkiem, vai arī kāds komentārs, ko minēt. Jā. Vai mums ir mikrofoni? Jā, tūlītās jūs varat padot. Jā, paldies. Man vairāk tāds jautājums ir par vispār valsts attieksmi pret ģimenēm kā tādām. Un tieši tādā ziņā, ka man liekas, mēs paliekam amorāli kā valsts, jo cilvēks jau nav pirmais. Viņš nav pirmajā vietā šobrīd. Ir izveidota sistēma, kas ir pirmajā vietā, daudzas institūcijas, kurām ir principā diezgan liela tāda vienaldzība. Mums ir tās vērtības arī garīgās, mums nav iekšā, mums nav. Ja baznīca nogājusi malā, kaut kādā posmā un pateikusi, mēs esam atsevišķi, mēs neveidojam, ja tā kādreiz bija politiskā iekārta, tad viņi ir malā un tās vērtības nav. Ja paņemtu elementāri skolās, problēmas ir ar vecākiem, ne jau ar bērniem, tad profilaktiskā darbība būtu jābūt ar katru ģimeni, kā ģimenes ārstam, bet naudu valsts, teiksim, teiksim, nozars, kas rada krīzi, alkohola tirdzniecība, azartspēles, kaudzes vēl lietas, kuras nonāk, ceļu labošanā vai kaut kādās infrastruktūrās, nevis, lai labotu to cilvēku. Mēs ņemam naudu no tā, kas rada krīzi, bet nedodam tiem, lai labotu. Varbūt tas ir maināms kaut kādīgi. Un kāds tad ir tas jautājums? Virziens tanī spiest uz to, kad
mums ir jāstrādā ar cilvēku ētisko pusi. Mums ir skolās citas vērtības šobrīd. Bērni runā par citām vērtībām. Ģimenē mēs mācam citu. Jā, es redzēju komentārs. Tas, kas man nāk prātā šobrīd, ir vairāk par īstenībā aktuāla arī lieta, kad kā mēs uz lietām skatāmies un kur mēs meklējam cilvēcību. Jo cilvēks viens nav karotājs, grupa, kas katrs skrien uz savu pusi, arī nav karotāji. Cīnītāji tie, kas ir ar vienu iekšēju sajūtu, kas nevis cīnās par kaut ko, bet izvēlās būt, vienoties par kaut kādiem kopīgiem mērķiem un vērtībām, kā arī minēja. Jo tas, kas arī šobrīd ir tas līdzcilvēku atbalsts un cilvēcība arī veido visu sabiedrību. Ja mēs šobrīd tiešām kā sabiedrība esam diezgan sašķelti, tas, ko es redzu savā darbā un arī uz ielas ejot brīžiem, kad, ja cilvēks pakrīt, cik viņam pieiet un palīdz. Un cik es pati esmu pieķērus, kad es redzu, kad pakrīt, vai es uzreiz skrienu, vai es padomāju. Un tas ir tā milzīgais darbs, ko arī minēja ar sevi meklēt to cilvēcību, jo viņa ir ķipīga. Tāpat kā tas labais cilvēks, kas ir kaut kur labi, kāds redz uz ielas nāk pretī un kāds pasmaida, uzreiz kaut kā tā labāka sajūta, kad es to varu nest tālāk, un ir daudz šie stāsti, un man liekas, ka tā ir arī izvēle, pie kā mēs pieķeramies. Izvēle vai pie tā labā, vai tomēr nīgrā. Vai es drīkstu tādu ķecerību? Mēs esam tādā, mūsu kultūras žņaugos. Mēs cilvēkus redzam kā autonomas individus, kuri tad, tur iet, un tad ir valsts institūcijas, kuras ir vēl tādas, pilnīgi vēl tādas amorfas, kas visu tagad nosaka un ir pa visu atbildīgs. Un mēģiniet iedomāties cilvēkus kā personas, kā to, piemēram, dara melanēzieši vai japāņi. Proti, ka cilvēks piedzimst ar attiecību potenciālu. Un tad, augot, viņš ir tas, kas ir viņa attiecības ar citiem cilvēkiem. Ne vairāk, ne mazāk. Un savā ziņā, protams, melanēziešiem ir savas attiecību problēmas, bet ja mēs mēģinātu sevi iedomāties šādā veidā, tas droši vien būtu tāds veselīgāks, līdzsvarotāks skats, tāpēc, ka tas mūsu attiecību potenciāls uz to cilvēku, kurš tur varbūt ir pakritis vai kuram ir vajadzīga palīdzība, tas momentā kļūst arī par daļu no mums un mūsu pieredzes. Un tās var būt, viens no veidiem, kā mēs varētu mēģināt citādāk padomāt par dzīvi un saprast, ka tas autonomais cilvēks, uz ko mēs liekam ārkārtīgi lielu uzsveru, patiesībā ir viens mīts, un mēs ar to lielā mērā iešaujam sev kājā. Man ļoti patika, kā viena sieviete stāstīja, viņai bija 4 bērni, viņa saka, bērni ir tā kā man aste pakaļā, proti, ka viņi ir tie, par kuriem nevis es tā kā rūpējos, bet viņi ir daļa no manis. Un manas attiecības ar viņiem nosaka manas izvēles. Bet es arī esmu mani bērni un attiecības ar viņiem. Tas ir teiciens, ka es esmu mēs un par tādu sociālo jutīgumu, kā es sajūtu, kā mēs viens otrs jūtamies. Bet man te ir arī mazais stāsts, un Aivita, man arī te uzreiz būs pēc tam jautājums. Tas notika pirms mēneša. Es biju Narvisenā, gāju pirkt ūdeni, un stāv viena sieviete, un pēc izskata varēja manīt, ka viņa ir tādās mazliet noskrendušās un netīrās drēbēs. Bija karsta diena, un viņa paņem saldējumu, viņa iet pie kases, un viņa saka, oi, viņš tik dārgi maksā, tur viņš bija lētāk, tur viņš bija 60 centi. Un tas vīrietis, kas ir, viņš saka, nē, šitie ir pa €1,20. Un viņa tad iet pakaļ, un es viņai saku, Klau, vai es jums varu nopirkt šo saldējumu? Uz ko viņam atbild, es pati varu savu saldējumu nopirkt. Un tad es ilgi pēc tam vēl domāju, wow, es viņai gribēju palīdzēt, bet acīm redzot ar šo vēlmi palīdzēt, es patiesībā viņu ievainoju. Un tas, ko es, Aivita, tev gribu prasīt kā sociālām antropologam, kā mēs varam veidot šo te mēs sajūtu, šo te kopienas sajūtu, kur mēs varam prasīt palīdzību, kur mēs pieņemam palīdzību un kur mēs zinām, kā sniegt arī palīdzību. Man liekas, ka to ir jājūt, bet tā ir tāda lieta, ko mēs uztrenējam droši vien jau
no bērnības, bet mēs to varam iemācīties arī dzīves laikā. Tā ir lieta, attiecības ar cilvēkiem ir jāiemācās. Un tas, ko mēs pētījumos redzam, ka mēs esam ļoti infantīli tajā, kā mēs veidojam attiecības. Mums ir ārkārtīgi viegli savā galvā iztēloties to otru cilvēku. Mēs jau pirms viņš ir atvēris muti vaļā, mēs zinām, ko viņš domā, ko viņš tur pateiks, un patiesībā mēs tā kā, dzīvojam paši ar sevi un savām iedomām, un mēs nemaz tos citus cilvēkus iekšā nelaižam. Un tas prasa tādu zināmu intuīciju un tādu ārkārtīgi maigu kustību, lai tam otram cilvēkam palīdzētu. Un, teiksim, bija tas stāsts par to, ka tie darbinieki stāsta briesmīgus stāstus, pēc kuriem ir jāraud un ko es tagad ar viņiem darīšu. Un tās sāls jau nav tajos stāstos, ka mums tagad viņi, ka tam supervaronim ir jāatrisina, bet tas, ka mums ar tiem stāstiem ir jādalās. Proti, ka mēs kļūstam par tiem stāstiem, mēs viņus iemiesojam, mēs viņus nesam tālāk un mēs viņos dalāmies. Un mums jau tik smuki tautas teicieni, dalīta bēda ir pusbēda. Dalīts prieks ir dubults prieks. Un visas šīs lietas patiesībā, viņas ir patiesas, mēs to visu esam piedzīvojuši, bet ir mums tādi tie priekšstati par to, kā mēs dzīvojam. Mēs arī dzīvojam tādā kultūrā, kas ir vērsta uz sacensību, kur mums sevi nepārtraukti ir, mūs visu laiku vērtē un vērtē nevis, kas mēs tā kā esam, bet kā mēs sevi prezentējam. Mēs kļūstam, mēs veļamies, ka tāda sniega bumba, un cilvēki paliek infantīlāk attiecībās, un viņi jūtās ārkārtīgi slikti, jo mums nav vajadzīgs būt tur numur 1 tanī darba, tanī tabelē, bet mums ir vajadzīga citu cilvēku atzinība. Un ar laiku to nesaņemot, tad mēs paliekam tā kā tādi ēži, tāpēc, ka mēs zinām, ka visticamāk tas otrs cilvēks grib mums drīzāk ievainot un pateikt, nevar nopirkt saldējumu, tu esi baigā šitā te, nevis priecāties par attiecībām. Bet man uzreiz nāk pretī par šo dalīties ar šīm bēdām, bet vai tas ir tik ļoti pieņemts? Mēs arī te labi redzējām, ka nāk, šeit es saprotu, ir cita situācija, nākt uz skatuvien dalīties ar savu situāciju, tas ir mazliet izaicinošāk, bet ja mēs skatāmies sociālajiem tīkliem, tik reti mēs dalāmies ar sāpēm, mēs dalāmies tikai ar sasniegumiem un bieži vien ar uzburtiem sasniegumiem. Tad vai mēs esam gatavi dalīties ar to, ko mēs piedzīvojam, vai mēs esam gatavi dalīties uzklausīt? Ir grūti ar šo, bet man liekas, ka šobrīd ieskanās, kad jaunieši arvien vairāk dalās. Un īstenībā pirmais, kas ģimenē sāks dalīties, ir tāds pusaudzis, kas saka, kā viņš jūtās. Un tad, ko to darīt? Un tas ir tas, te jāskatās ir tādā, ieskatās tādā ciklā, jo vecvecākiem, kas bija jāpiedzīvo, kas bija vecākiem jāpiedzīvo, kad viņi nespēja to darīt, tagad paudze, kas bišķi sāk aptuveni dalīties, un tikai tagad īstenībā šīs paudzes, tad jaunieši ir spējīgi to visu kulturālo mantojumu kaut kur sākt izdalīt ārā. Un tas ir pamazām, tas ir ļoti lēni, tas nenotiek ātri, bet kustība notiek. Un tagad ir vienīgais tā lieta, kad jābūt ir gataviem uz to, kad viņi dalīsies un ko darīt ar to visu. Vai kā reaģēt. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Brīžiem tikai vienkārši būt blakus un nenospiest to atkal apakaļ. Un, Marta, ko tu ieteiktu cilvēkiem, jo iespējams šodien daudz esam prasījis, kā tev iet šo jautājumu, un būs dalīšanās, kā reaģēt, ja tajā brīdī tu stāvi un tu nezini. Tu nezini, kā palīdzēt, tu nezini, kā būt. Tu dzirdi pretī cilvēks, kuram ir krīze, kurš netiek galā, iespējams ir arī bērni. Kā būt tajā klausītāja lomā, uzklausītāja? Ar vēl vienu jautājumu, ko es tev varu šobrīd dot? Jo es nevaru zināt, kā būs otram labāk, bet es to varu pajautāt, un tas jau ir atvieglojums otram, kad iespējams viņam arī neko nevajag. Viņam vajag, lai tu pastāv blakus, ejam iedzert kopā, sulu vai apēst saldējumu. Brīžiem vienkārši šis pretjautājums, kā tu jūties, es redzu, īstenībā dalīties ar savām sajūtām un kā es par šo jūtos, bet kā es tev varu kaut ko dot.
Es vēlos papildināt, manuprāt, viens no būtiskajiem ir atstāt šī atvērto durvju principu, ka, ja tu būšu tev vajadzīgs, tu zini, kur atnākt. Un, manuprāt, jo arī tādēļ, ka mūsu sabiedrībā ir daudziem, ko tu vari mākties, man ir ar saviem padomiem, ar savu palīdzību, kā tu jūties, atkal tur tā. Bet, manuprāt, svarīgi pateikt, es būšu tur, ja tev vajag zvani, vienalga, 24/7 vai līdz 21 vai raksti, ja nevari piezvanīt, atstāt šo te sajūtu, ka tu vari būt noderīgs, tad, kad tev tas būs vajadzīgs. Un, manuprāt, tas arī ir būtiski, nevis būt pārgudram, kā palīdzēt un tā tālāk, bet atstāt arī šim cilvēkam, kad viņam tiešām to vajadzēs. Okay. Jā. Jā, es gribēju tikai pieminēt, man līdz tam komentāram par to, visu laiku tā doma par to, kas tad mēs esam, kas tad veido sabiedrību. Protams, man gribētos, kad bijusi labklājības ministri, kas tagad ir valdības vadītāji, piešķirt vairāk naudu labklājības jomai. Bet vai tas izmainīs sabiedrību, vai tas atrisinās visus jautājumus? Nē, mēs nevaram gaidīt visu laiku uz kādu citu un arī nevar skatīties tikai uz profesionāļiem. Man liekas, ka mums ir jāveido tā sabiedrība un nevis jāveido viņa no malas, mēs sakam citiem, bet mums ir jāmainās, jāveido. Mums ir jābūt tiem cilvēkiem, kuri ir gatavi klausīties, vienkārši klausīties. Mēs pēdējā laikā nesen kādiem kolēģiem runājam par sērām. Cilvēki vispār nejēdz sērot. Viņiem liekas, ka vajag ātri kaut ko salabot. Kaut gan no teorijas jau mēs zinām, kad ir šie sērošanas posmi, un tie var prasīt līdz pat gadam. Jā, un tā, bet mums gribās ātri. Taču mēnesis pagāja, liecies mierā, ej dzīvo tālāk, virzies uz priekšu. Bet ja mēs kā sabiedrība sāktu pieņemt kaut kādus, vienkārši būt līdzās, būt blakus, veidot, es domāju, tas ir izaicinājums, tāpēc, ka mūsdienās mums ļoti virtuāli tā sabiedrība, ļoti tas sociālais tīkli, viss tas uzburtais, viss tas stāsts par to, mums vispār jāmācās gan rīz jau no jauna vienkārši būt vienam ar otru, būt blakus, pavadīt laiku, sadzirdēt, dalīties, runāt, kopā raudāt, ja vajag, ja? Kopā smieties, kopā iet un darīt kaut kādas lietas. Mēs pārējam tajā, man liekas, kā sabiedrība lēnām, no kā mums vajadzētu uzmanīt, mēs pārējam, ka mēs deliģējam visu. Vai nu valdībai, vai nu institūcijām, vai nu profesionāļiem, vai kam. Un katram ir sava vieta, katram ir savs uzdevums, bet mums kā sabiedrībai arī ir uzdevums. Vienkārši nebūt vienaldzīgiem, būt līdzās, pilnveidot sev, mācīties, klausīties. Man liekas, ka tas ir tas, ko mēs varam darīt, kā mēs to varam risināt. Es atceros viens terapeits brīnišķīgu secinājumu, ka mēs esam kolosāli eksperti darīšanā. Mēs ļoti labi mākam darīt, bet mums ļoti jāmācās būt. Un tas ir gan individuālā līmenī, būt tajās emocijās, kādas mums ir, būt arī tajās skumjās, būt tajā krīzē, būt tajās dusmās, bet arī būt ar otru cilvēku blakus un nemēģināt uzreiz kaut ko konkrēti darīt, bet vienkārši pabūt tajā mirklī. Jā, mūsu saruna iet uz noslēgumu. Es gribētu šobrīd paprasīt ikvienam, kas ir šeit, novērtēt skalā no 1 līdz 5. 1 ir ļoti maz, 5 ļoti daudz. Kā jums šobrīd šķiet, cik tad liels atbalsts ir Latvijā vecākam, kurš piedzīvo krīzi? 5, jūsuprāt, pietiekams atbalsts, ļoti labs atbalsts, 1 ir vispār ļoti zems atbalsts. Jā, jūs varat pacelt roku un parādīt skalā no 1 līdz 5, cik labs atbalsts ir pieejams Latvijā vecākiem, kuri piedzīvo krīzi. Ok. Neredz nevienu piecinieku, lielākoties ir 2 un 3. Jā. Kā jums šķiet, kur mums ir kur augt? Kur Latvijā ir kur augt? Tieši šajā atbalsta sistēmā. Manuprāt, kā es atgriežos jau kuro reizi šai preventīvajā atbalstā, tur mums ir jāaug un jāmācās augt. Un, manuprāt, te jau izskanēja, ka tomēr mums ir jānodefinē, ka ģimene un bērni ir mūsu vērtība kā sabiedrības. Un, jo mēs agrāk un jo mēs laicīgāk sniegsim šo te atbalstu, blakus būšana kaut vai, jo mazāk mums pēc tam būs finansiāli jāiegulda grūtībās un to risināšanā. Gribās pat vienā vārdā pateikt cilvēcībā. Es domāju, ka tas ir tas, ko Anvers teica, ka mums joprojām ir nepieciešams labāks un cilvēciskāks atbalsts tiem vecākiem, kam ir bērni ar invaliditāti un kuriem ir vajadzīgi šīs pūles, ko viņi iegulda un resursus, ko tas prasa, tur ir ārkārtīgi nesamērīga asimetrija. Un tāpat tās vecākiem, kur audzina bērnus vienus.
vieni. Un tie, kuriem ir sliktāk šī ekonomiskā situācija, jo tās šķēres mūsu sabiedrībā nepārtraukti aug, un mums ir jādomā, kā palīdzēt tiem, kuriem ļoti objektīvu iemeslu dēļ šo iespēju mazāk. Okay. Un noslēgumā gribētos katram jautāt, kas ir tas vēlējums, ko jūs teiktu vecākam, kurš piedzīvo krīzi? Kas ir tas viens vēlējums, aicinājums, kur tādā sarunas noslēgumā jūs varētu minēt? Manuprāt, tas nebaidīties būt vājam. Jā, ļoti līdzīgi. Es teiktu, uzdrīkstēties, ieskatīties tajā spogulī. Jā, sākt ar to, ka mēs vispār sastopamies ar to, kur mēs esam. Paskatīties, jo bieži vien bailes aiz muguras izskatās trakāk nekā tad, kad nostājās pretī. Es atceros, man puika kādreiz, kad viņš bija maziņš, viņš Ziemassvētku vecītim uzdeva mīklu. Viņš saka, kas ir briesmīgāks par vēlnu? Un vecītis iepleš acis un skatās, un viņš atbild, bailes no vēlna. Paldies! Jā, tad sirsnīgs aicinājums ikvienam ir atrast šodien kādu cilvēku. Pajautāt šim cilvēkam, kā tev iet, un ar atbalstošu skatu vienkārši uzklausīt, kā tad viņam iet. Jā, un to pašu jautājumu arī pajautāt paši sev. Paldies jums liels, un lai izdodas mums atbalstīt vienam otru un būt sabiedrībā, kurā mēs varam palīdzēt un esam palīdzības.